Vadis tad jaunākā sējmašīna ProSeed V24. Šī sējmašīna ir 6 metru plata un tā ir 24 rindstarpes. Tā ir visprecīzākā, kas šobrīd ir, un ar to var sēt gan kviešus, gan miežus, rapsi, zirņus un pupas. Pa lielam visas kultūras. Ietilpība šai sējmašīnai ir 2000 litri. Kāpēc varbūt ir tik maza? Tāpēc, ka ar šo sējmašīnu ir iespējams samazināt izsējas normas un sēt daudz precīzāk. Ja mēs apskatāmies par pašu sējaparātu darbību, tad šeit pirmā rinda ir tāda pievēlē riteņi, kas mazliet nolīdzina visu augsni. Lai būtu viss vienmērīgi iespiestu zemē un tālāk varētu sekot laba iesrāde. Šeit nākamais ir saucamie row cleaneri, kuri, ja ir, piemēram, slikti apstākļi augsnē un ir tādi vairāk augsnes gabali, viņi iztīra ārā, jo pēc tam seko sējdisks, kurš iet un iesēj pašu sēklu. Pēc tam, kad sēkla ir iestrādāta, piemēram, šim modelim ir iespējami ar minerālu mēsliem sēt, kad tātad minerālu mēsli un sēkla ir iestrādāta augsnē, iet pievēlēja ritenīši, kas aizrauš ciet sēklas vadziņu, un sēkla ir iesēta. Labdien! Mēs esam šodien ieradušies uz Uzvara lauks ziemas rapšu sējumiem. No Rapula mēs piedāvājam 5 ziemas rapša šķirnītes. Viena no tām ir jauna, pārējās 4 jau ir pieejamas Latvijas tirgū. Kā mēs uz doto brīdi redzam, rapsis jau ir 6 lapu attīstības stadijā. Visas sēklas ir kodinātas ar Lumipoza kodni, kas ir ar insekticīda piedevu. Tas veicina un pasargā augu no sākotnējā stadijā no insektu kodumiem, no bojājumiem, kā arī tas veicina lielāku un labāku sakņu attīstību. Kā jūs redzat, tas ir apmēram no 10 līdz pat vairāk centimetru garumā. Sakņu diametrs izveidojas krietni biezāks. Tas attiecīgi uzkrāj vairāk barības vielas, lai spētu pārziemot ziemas apstākļos. Šodien esam ieradušies uz ziemaskviešu sēju Uzvara lauks. No Rapula mēs piedāvājam 6 ziemaskviešu šķirnes. 2 no tām ir hibrīdie ziemaskvieši, Haikardi un Hairiela. 3 no tām ir cietie ziemaskvieši Vinterštēm. Un pārējie būs parastie ziemaskvieši Suvilem, Sumangold un Suetana. Šobrīd atrodamies Rapšu laukā, kas ir mūsu projekta, kas notiek uz lauka ietvaros. Redzam, rapsis aug, attīstās, un arī ir lietas, kas ir izdarītas šajā laukā. Pirmais, ko es vēlos parādīt, ir šeit ir lietots fuzilāts Forte, 1 litrs, un kā redzam, strādā šis produkts ļoti labi. Ko vēlos uzsvert, mūsu pieredze rāda no izmēģinājumiem, ka lietojot dalītās devās fuzilātu Forte, mēs iegūstam līdz 5% ražas pieaugumu, kas būtu kāds 150 kg ražā, jeb 70 eiro jūsu maciņam pie šī brīža cenas. Tas ir skaidrojums ar to, kad izvēloties pagaidīt, kad sanāks visi šie sārņaugi, mēs atņemam enerģiju rapsim, un kas tiek pazaudēts tieši kā ražas izskatā. Par fuzilātu Forte noteikti ir jāpiemina arī šī formulācija, kas dod šim produktam labas maisīšanas iespējas, maigumu pret augu un stabilitāti, ko mēs arī pārbaudījām šajā laukā, veicot izmēģinājumos maisījumu fuzilāts Forte ar augšanas regulātoru, kurš satur metkanazolu un insekcīdu kaiso no mūsu klāsta. Par insekcīdiem šādos siltos garos rudeņos, es domāju, ka nevienam saimniekam vairs nav jautājumu.
Jautājums ir drīzāk par to, cik daudz viņš ir nepieciešams. Kas vēl turpinot to, kas vēl šeit ir nepieciešams darīt? Pavisam noteikti mēs esam ieplānojuši arī fungicīdu miglojumu pret fomozi. Jā, šķirnītes ir labas, pret fomozes izturīgas, bet mūsu pētījumi rāda to, kad izmantojot oriusu, kurš ir stiprs tieši pret fomozi, kā vēlais smidzinājums, palīdz iegūt lielāku ražu. Tagad atrodamies Ziemasskriešu laukā, kur man šobrīd jums nebūs daudz ko pastāstīt, jo visi galvenie darbi veicamie no mūsu puses būs pavasarī. Šeit veiksim kviešu sēju, pēc kuras tiks smidzināts augsnes herbicīds, un tad mēs vērtēsim par nepieciešamību pēc ņuanses smidzinājumu šajā laukā, lai ierobežotu divdīglapi nezāles, ko pavisam noteikti mēs varēsim apvienot ar mikroelementu smidzinājumu. Šobrīd rapses ir jānodrošina ar visām nepieciešamajām barības vielām. Un kā svarīgākie tagad ir fosfors un kālijs, kas ir spēcīga auga pamats rudenī. Laukos, kur mums trūkst pamatmēslojums vai ir nabadzīgākas augsnes, mēs rekomendējam fosforu kāliju ārpussakņu mēslojumu Armonika 2 litri uz hektāru. Bors un mangāns ir jānodrošina rapsī arī rudenī. Šobrīd mēs uz lauku jau varam redzēt pirmos bora deficīta simptomus, kas ir saistīti ar straujo rapšu attīstību šajā siltajā rudenī. Tāpēc boru labāk ir smidzināt mazākās devās, bet vairākas reizes, bet tagad ir jāuzmanās no boru smidzinājumiem pirms salnām, jo tas var ļoti nostrasināt rapsi. Tāpēc mēs rekomendējam kopā ar boru smidzinājumiem izmantot mūsu jūras zāļu produktus Askatopu. Kā arī ir vērts atcerēties, ka šobrīd mēs varam lietot arī biostimulātoru Biomoru, lai pastimulētu rapsi, lai rapsis labāk uzņemtu kāliju, stimulētu fotosintēzi un pirms ziemas uzņemtu cukurus. 50 ml deva uz hektāru. Kviešos mums ir jānodrošina, lai pirms ziemas izveidotos spēcīga sakņu sistēma. Ja jūs redzat, ka laukā ir jāpastimulē auga augšana, mēs vienmēr rekomendējam izmantot rūteru un humistaru 2 litrus uz hektāru. Tas satur visus nepieciešamos makro un mikroelementus, aminoskābes ātrākai augu attīstībai, kā arī humīnvielas sakņu sistēmas attīstībai. Tāpat arī kviešos ļoti svarīgs ir vara smidzinājums rudenī. Pavasarī visi darbi rit ļoti raiti, lauki varētu būt pārmitri, tāpēc nav iespējams uz lauku uzbraukt. Tāpēc, lai neriskētu palaist garām vara smidzinājumus, kas ir jānodrošina līdz sarošanas beigām, mēs rekomendējam šo vara smidzinājumu veikt jau rudenī. Kā arī noteikti ir svarīgs ne tikai pats mikroelements, bet arī šī mikroelementa forma. Jo nitrāti un sulfāti reaģē tvertnes maisījumos, reaģē augsnē, savukārt helātu formas mikroelementi ir 100% pieejami gan caur lapām, gan caur augsni.